Trissaliņās ciemos ieradušies bērnu brīvā laika centra Liksdiņa audzēkņi. Šī nav viņu pirmā viesošanās reize Grunzāles pagasta atpūtas un sporta kompleksā. Taču šoreiz tā ir īpaša, jo bērniem gods ir atklāt jaunizveidoto dabas taku Meža draugu Birstaliņa. Bērni ar nepacietību vēlējās uzzināt, kas tad viņus sagaida dabas takā. Lai to izstaigātu, bija jāizpild arī kāds uzdevums, talkā ņemot karti. Izveidotā taka ir aptuveni 400 metrus gara. Staigājot takas līkločus un šķersojot pat 33 metrus garu tiltu, var sastapt dažādus meža dzīvniekus. Tu arī izstaigāji takas līkločus. Kas tev visvairāk palika atmiņā? Tur visādi dzīvnieki bija. Man ļoti patika tie dzīvnieki. Ar ko viņi bija tādi interesanti? Viss kaut kādās pozās, viņi tur visu kaut ko darīja, uztaisīti bija. Ļoti ticami tie dzīvnieki izskatījās. Jā. Kas tev visvairāk iepatikās? Tas viss, tā kā, ka viņi bija līdzīgi tā kā, īstiem. Nebija ilgi jādomā, kas tas pa dzīvniekiem? Jā, uzreiz varēja saprast. Guļot ziemas miegu, griežas uz otriem sāniem. Kurš? Jā, protams, ka viņš vienā brīdī apgriežas otrādi. Plašā un umulīgā terase, tilts, kā arī daudzie meža dzīvnieki ir kogriezēji Gunta Priedītes un Aigara Eklona roku darbs. Koplā dzīvnieku saime, kura visvairāk iepriecina bērnus, tapusi aizvadītās ziemas mēnešos. Saimnieks vēlējās, lai viņam būtu meža dzīvnieki priekš pasaku takas. Pēc tam sekoja darbs ar datoru, skatījos, pētīju un lēnā garā nedēļa pa nedēļai tapa viss šis skulptūra dārzs. Vai kāds darbs bija tāds kā lielāks izaicinājums? Tāda īpaši nebija. Pašā sākumā bija entuziasms ar šo kurmī, tas bija viens no pirmajiem un šis suns. Pēc tam tapa viss pārējā, skatoties, ko no kura koka bluķi var izgatavot. Gandarīts ļoti, kad es varēju piedalīties šeit taisīt parku un tiltu un visu. Parši. Vērtīga pieredze arī pašam. Tieši tā, es nesen tikai ar to darbojos un domāju, ka turpmāk arī to darīšu, jo man tas darbs aizrauja, ļoti patīk. Jaunu projektu atklāšana uzsākot vasaras sezonu un Trissaliņās kļūst par tradīciju, proti pērn tika atklāta taverna, šogad dabas taka. Kā stāsta saimnieki, Meža draugu Birstaliņa ir ilgi lolota ideja, kas beidzot realizējusies. Šķiet tā, ka sākumā laikam jau bijām tik pieraduši, ka likās, vienkārši skaisti. Bet tad jau arī pirms atklāšanas visādi draugi un paziņas ir jau izskrējuši to taku. Un nācies secināt, ka ne tikai bērni priecājās, bet arī lielie sajūsminās un ir pārsteigti līdz ar maziem. Tad nākās secināt, ka laikam ir izdevies un, protams, gandarījums. Jācer, ka būs labi. Šmulānu ģimene turisma jomā darbojas jau 5. sezonu. Pamazām īstenojot savas ieceres, šis skaistais dabas stūrītis kļuvis par ļoti interesantu un viesmīlīgu atpūtas un sporta kompleksu.